Īsti pirms 3. advents es esmu uzaicinājis uz Briseli lielu grupu Latvijas zemesargu. No katra no 18 zemesargu bataljoniem vienu cilvēku, ko paši zemesargi ir izvēlējuši. Un es uzskatu, ka tas ir mans kā bijušā aizsardzības ministra pienākums turpināt šo sadarbību ar Latvijas bruņotajiem spēkiem, ar Latvijas zemesardzi un darīt tik daudz, cik es, protams, varu, lai arī šiem cilvēkiem radītu kaut kādu gan prieka sajūtu, gan arī iespēju iepazīties ar to, kā norisinās politika ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Es ceru, ka šī vizīte uz Briseli Latvijas zemesargiem palīdzēs arī ikdienā saprast, kādai valstī viņi kalpo, kāpēc viņi kalpo Latvijai, un arī varbūt tās dos viņiem kādu atelpas brīdi no samērā saspringtā grafika, kas Ukrainas un Krievijas krīzes un kara apstākļos viņiem ir bijis. Es joprojām uzskatu, ka zemesardze ir ļoti būtisks elements Latvijas aizsardzībā, jo bez zemesardzes, bez tās motivācijas, bez vēlmes apliecināt savu patriotismu, aizstāvēt Latvijas valsti, Latvijas demokrātiju, Latvijas politisko sistēmu un mūsu vērtības, es domāju, ka būs ļoti grūti atrast kādu citu, kas to darītu, ja nebūtu zemesargi. No vizītes NATO, lielāka izpratne no NATO, vairāk var teikt tāda pleca sajūta. Es kā Latvijas pārstāvis NATO zinātnes tehniskajā organizācijā jau saskaros ar NATO ļoti, daudz un bieži. Un tad galvenais ir tas, lai būtu tā pleca sajūta, kad aiz tevi stāv kāds stiprs draugs, un tad tu vari attīstīties visu laiku neskatoties atpakaļ. Labāk izprat par to, kā strādā Eiropas parlaments, par to, kā viņš kā veidojas šī struktūra starp Eiropas padomi, Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, par to, kā viņi savstarpēji sadarbojas. Un man gan kā zemesargam, gan kā pilsonim tas noteikti ir būtiski, jo daudzas lietas varbūt, ka mēs nesaprotam, mēs varbūt reizēm lieki nogānam par to, kāpēc tas ir tā un kāpēc kaut kas nenotiek tā, kā mēs to iedomājamies, bet bieži vien tas ir tādēļ, ka mēs vienkārši nesaprotam, kāda ir tā pastāvošā kārtība. Un šādi te braucieni un ekskursijas pamācošas un informējošas ir ļoti noderīgas šī ziņā, kad tu beigās tu izproti procesus un lietas, kā tās notiek, un tas tev ļauj pilnvērtīgāk skatīties uz lietām. Ja runājam par to, ko mēs redzējām tieši parlamentu iekšienē un satiekoties ar cilvēkiem, personīgi man jau bija tāda skaidrība, ka parlamentāriešu darbs nav tas vienkāršākais darbs, kā daudz cilvēku uzskata, kad deputāti tikai nospiež podziņu un pieņem vienkārši lēmumus, un viss tas notiek ļoti elementāri. Lai atrast sabalansētus viedokļus un izvērtēt un pieņemt pareizo lēmumu, tas ir garš un ilgstošs ceļš. Un, tā kā atgriežoties mājās, mēs, protams, arī stāstīsim līdz cilvēkiem par iespaidiem. Un, tā kā paldies par to, ka tikam uzaicināti, iepazināmies gan ar Briseli, gan ar Eiroparlamentu darbu. Tā kā paldies!